Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi. Pāris precizitātes. Mēs tagad, protams, runājam par izpildu direktoriem, jau izdebatējām par pašvaldību vadītājiem. Un, droši vien tā izpratne, laikam, jāvairo ir plašāk par pašām pielaidēm, valsts noslēpumam. Šo pielaižu esamība nenozīmē, ka jums ir automātiski piekļuve visiem valsts noslēpumiem 24/7. Tas ir tikai gadījumā, ja jūs tiešie pienākumi kaut kādā veidā saskaras. Un arī tad tas nenozīmē, ka, piemēram, mērs vai izpildu direktors saka, man ir pielaide, dodiet man visu, kas ir jūsu rīcībā. Tā ir ļoti skrupuloza informācija, kur arī vetē arī par tām personām, kuras ir pielaide, vai viņām tas uz viņu darba tiešiem pienākumiem atbilst vai neatbilst, un tikai tad dalās ar šo informāciju. No otrām kārtām tas līdz ar to tās bažas, es domāju, ir nepamatotas. Ja, kā saka, aiz ādas nekā nav, par ko ir jāuztraucas. Tu piesakies, aizpildi attiecīgi anketas, tev izvērtē un piešķir šo pielaidi. Ja pastāv riski, tātad tie ir objektīvi riski, un atgādināšu, jebkuru iestādes lēmumu par valsts pielaides piešķiršanu vai nepiešķiršanu, visdrīzāk jau par nepiešķiršanu, var pārsūdzēt tiesā. Tas nav kā agrāk bija, kas tiešām varbūt tur bija bažas, ka tikai ģenerāla prokurora lēmumu, un lēmums ir nepārsūdzams. Tāda bija agrāk prakse. Jā, tur varētu būt ļoti daudz risku, un visticamāk, varbūt arī bija, bet tagad šī praksa ir tāda, ka jebkurš, kuram pielaide ir atteikta, var vērsties tiesību sargājušajās iestādēs, tiesā, ar prasību, un attiecīgi tiesa arī lemt, vai šis atteikums bija pamatots vai nepamatots. Mēs esam tiesiskā valstī, līdz ar to bažas, ka kāds izmantos politiskiem instrumentiem, šeit absolūti nav pamata. Te arī daži politiķi minēja, jau aizgāja par nelojalitātēm runāt. Tas ir pilnīgi cits spektrs. Mums arī no šī gada janvāra vispārīgā norma ir par nelojalitātes vērtēšanu, par pilsonības atņemšanu. Es pieļauju, ka šeit runa tie pieminētie gadījumi, ja persona darbojas pretinieka pusē, es pieļauju, ka tā jau ir aktīva kara darbība. Un šādos gadījumos tas tiek vērtēts. Un, šeit arī jāsaprot, kādēļ šīs pielaides tik tiešām būtu arī nepieciešams. Tas ir tādā ziņā, ka ne jau mēs runājam par ikdienas situāciju. Ikdienas situācija pašvaldību vadītājiem, izpildu direktoriem nav jāstrādā ar valsts noslēpumu saturošiem dokumentiem. Tas ir ārkārtas situācijas, izņēmuma situācijas, protams, kara apstākļos, kas īstenībā ir jau pats galējais tāds variants, kurā, es domāju, neviens nešaubīsies, ka šādai pielaidei būtu jābūt, tīpaši, ka jau runa ir par strateģiski militārām, pieņemsim, darbībām, kur ne tikai valsts noslēpuma līmeņa pielaidēm droši vien jābūt, bet gan jau būs arī NATO līmeņa pielaides. Un, kolēģi, es īstenībā pat rosinātu šo diskusiju turpināt, ka mēs ne tikai par pašvaldību vadītājiem, izpildu direktoriem, es domāju, ka būtu jārunā arī par valsts kapitāla sabiedrību vadošajām amatpersonām, tajā skaitā arī uzraudzības iestādēm, padomēm. Arī šīm personām būtu jāpiesakās pirms ieņemot amatu arī uz pielaidu valsts noslēpumam, tajā skaitā tīpaši uzņēmumi, kas atbild par kritisko infrastruktūru kā tādu. Tā kā šeit sabiedzināt krāsas nevajag, te nav kaut kāda vajāšana, bet es domāju, tas ir, mēs sakārtojam savu iekšējo sistēmu, lai nebūtu tādu gadījumu, kā mēs redzam ir notikuši Ukrainā, Austrumu Ukrainā kopumā. Tā kā es aicinu šo priekšlikumu noraidīt un atbalstīt likumprojektu 3. galīgajā lasījumā. Paldies!